viņiem nav ko ēst, viņi iet pa kantīneriem, es strādāju pa sētnieku, pa kantīneriem iet lasi, bāž mutē pilnīgi vēmiens nāk, ka cilvēku, bet viņš grib ēst. Tāds lielvārs, kas ir mūsu sabiedrotā ASV jaukšanos, spiedienu izdarīšanos Latvijas valdība, lai šo jautājumu apējot tiesiskumu atrisināt vienas ietekmīgas etniskas grupas intereses, konkrēti ebreju. Kas būtu katrā ziņā pretrunā ar tiesiskumu principiem, kā viens likums un viena taisnība visiem, ja kāda vēsturisko taisnību un veselo saprātu. Mēs, protams, zinām, ka Amerikā ir ļoti spēcīgi un ietekmīgi ebreju, lobby ietekmi uz varas aprindām. Manuprāt, tas ir ļoti atklāts un bezkaunīgs, spiediens uz Latvijas valsts šajā gadījumā. Šī grupa, kura tagad izvirza savus ekonomiski finansiālos jautājumus, kad, piemēram, mūsu tauta, esot 50 gadus okupācijā, cieta daļēji, taču no to pašu, kā saka, cionistu un ebreju tautas politikas nostādnes. Jo Amerika taču mūs nodeva Maskavas rīcībā. Un šajā jomā, tagad, kad šie grausti tika ar mūsu nabadzīgajiem līdzekļiem atjaunoti, lūk, radās uzreizi gribētāji, kas saka, maksājiet, jeb arī atdodiet mums. Un man šķiet, ka tik kliedzoša netaisnība, ko lobē Amerikas Savienoto Valstu valdība, ir tiešām kliedzošs fakts.